Jā, labvakar visiem, jau jāsaka, esam vēlā pēcpusdienā. Nika Kotoviča, Rīgas pašvaldības aģentūra, Rīgas enerģētikas aģentūra, un turpina par Āgenskalnu priedēm šobrīd, vai šis varētu būt Žilbinošā mikrorajona pilotprojekts ar jautājumu zīmi. Es ceru, ka pēc 2 stundām šo jautājumu zīmi nomainīsim uz izsaukumu zīmi. Daudz šodien tātad mēs virtuāli paviesojāmies, es teiktu, visos Rīgas mikrorajonos, dažos Latvijas mikrorajonos un arī ārpus Latvijas. Un mans secinājums ir, ka Āgenskalns ir viens no vispievilcīgākajiem mikrorajoniem, taču, diemžēl, kā arī dzirdējām iepriekšējā prezentācijā, ēkas ir savu laiku nokalpojušas un šī infrastruktūra ir bēdīga. Šie dati ir šokējoši, ja? Šis zaļais stabiņš šeit ir tā vienīgā jaunā projekta ēka, kas ir ielauzusies šajā apbūvē, kas ir piebūvēta mikrorajona stūrī, un šis ir energo patēriņš uz kvadrātmetru, siltumenerģijas patēriņš. Ja? Jūs redzat, kāda ir starpība starp nerenovētu ēku un renovētu šeit ļoti pārliecinoši. Bet mans galvenais message šodien ir tas, ka mēs pilsētā īstenojot projektu Supershine pirms pāris mēnešiem uzsākām aktīvu sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem, lai mēs varētu tātad ar primāri palīdzēt atbalstīt iedzīvotājus, lai viņi paši šo savu dzīves vidi, savu mikrorajonu veidotu tādu, kādu viņi vēlas. Un mēs iedzīvotājiem pajautājām, kas ir viņu vērtības un šajā kvartālā un kas ir kvartāla trūkumi. Un lielākā vērtība no iedzīvotāju viedokļa ir šī zaļās infrastruktūra, kas ir kvartālā, un daudzveidīgās laika pavadīšanas iespējas, kamēr, trūkumi, protams, visi tepat īsti nav ko piebilst, viss tas šodien izskanēja. Un iedzīvotāju redzējums šobrīd, primāri ir uz šo publisko ārtelpu. Jāsaka, ka vēl neesam kopā ar iedzīvotājiem šo viņu vīziju definējuši, kamēr šeit pilnīgi skaidri pilsētas redzējums, tātad integrēta pieeja, paldies Pēterim, kurš jau par to runāja, energoefektivitāte, atjaunīgo energoresursu integrācija, apritīgums. Jā, Nēls saka, ka pietiek. Tātad ar integrētu pieeju ejam un daram, un pārmaiņas ir iespējams. Šis nav mūsu projekta rezultāts, bet mūsu kvartālā pirmā ēka jau pateicoties aktīviem iedzīvotājiem ir renovēta. Pārliecinoši tas ir to vērts, pēc tam iepazīsieties ar prezentāciju. Šodien, ko mēs no jums vēlamies, tātad Āgenskalna priedes kā vietējās kopienas, vietējo iedzīvotāju virzīta kvartāla attīstība ar integrētu pieeju. Kā mēs to varam panākt? Šodien visas atbildes jūs dzirdējāt iepriekšējās prezentācijās, saliekam idejas kopā. Ar kādiem instrumentiem un kā to var finansēt. Paldies! Tiekamies hakatonā! Aplausi!